Ir ļoti vienkārši uzsākt tulkošanas biznesu. Dators, internets savienojums, viss. Tā māksla, manuprāt, ir varbūt niansēs kaut kur izpaužas. Pamatā pietiek ar vienkārši labas biznesa prakses ievērošanu. Dariet tā, kā rakstīts grāmatā, viss izdosies. Tas, ko mēs esam cenšies darīt, tas ir labi izdevies. Mēs redzam rezultātu. Arturs Sveikaris kā parasti darba dienas rītu iesāk sporta zālē. Tas ir drīzāk mans dzīvesveids. Strādāju sporta zālē, bet darbā es atpūšos. Sports viņa aizrāvis kopš bērnības. Šis dzīvesveids turpinājās arī dienestā bruņotajos spēkos, kur viņš sasniedz virsleitnanta pakāpi un 4 gadus studēja Militārajā akadēmijā Zviedrijā, nemanāmi nonākot līdz lēmumam piepildīt sen lolotu sapni – vadīt savu uzņēmumu. Gatavs darbam! Nu jau 9. gadu Arturs ir līdziepašnieks tulkošanas aģentūrā Nordtekst, kuru viņš dibināja un vēl aizvien vada kopā ar Kristapu Kveldi, vēl vienu Zviedru skolās zinības guvušu cilvēku, kurš arī skaidri zinājis, ka reiz viņam būs savs uzņēmums. Šādi arī sākām. Sākām noteikti ar ambīcijām, ar skaidru vīziju, kā mēs vēlamies attīstīties, kā mēs vēlamies redzēt uzņēmumu, attīstamies. Kaut vai, piemēram, mērķa tirgi mums ļoti skaidrs bija, kad mēs vēlamies fokusēties uz eksportu, strādāt ar ārvalstu klientiem. Mēs redzējām tirgu, mēs redzējām potenciālu. 9 gadu laikā Nordtekst izaudzis par vienu no 3 lielākajiem tulkošanas birojiem Latvijā un lielāko starp vietējā kapitāla uzņēmumiem. Mēs jau uzsākām uzņēmējdarbību balstoties uz biznesa plānu, ko es biju taisījis vairākus mēnešus un domāju un tā. Bet, principā, pirmos 2 gados jau tika viss pārsists, tas, ko bija tā kā ieplānojuši. Un cipariski viss tika pārsists patiesībā, jā. Mēs faktiski atmetām biznesa plānu. Jā, mēs principā apmetām to. 1 kvadrātmetrs šī biroja ģenerē gadā 11,000 eiro apgrozījumu. Pētījumi rāda, ka 75% un vairāk cilvēki dod priekšroku izdarīt kaut kādus pirkšanas lēmumus savā dzimtajā valodā. Arī tajās valstīs, kur ļoti labi runā arī angļu valodā. Cilvēks nekad nepirks to, ko viņš nesaprot. Vai tas ir hoteļu bizness, un tev, ja tu esi orientēts uz Somijas klientiem, tad tev mājaslapā ir jābūt fantastiskā somu valodā. Ja tev ir mobilais telefons un teksts un interfeisu lokalizēts vietējā valodā, tad pārdošanas apjomi viennozīmīgi būs krietni lielāk nekā tad, ja tas būs tikai pieejams, telefons ir ķīniešu valodā, vai mēs pirksim to vai nē. Tātad, kas ir Nordtekst, mēs palīdzam klientiem paplašināt viņu klientu loku. Tā ir pievienotā vērtība. Tādā veidā mēs palīdzam augt citiem biznesiem. Mēs specializējamies 3 virzienos. Tad ir tehniskie tulkojumi, instrukcijas, manuāļi. Otrais tas ir IT teksti, tas ir datorprogrammas nodrošinājumu, latviskošanu, lietuviskošanu, varbūt kādā citā valodā. Un trešais ir medicīnas teksti. Ir arī, protams, citas nozares klienti, bet ne tādā apjomā. Mēs praktiski esam tulkojuši visu pasaules zīmolu tos tekstus. Tas ir muļķīgi izcelt konkrēti vienu. Ir gan Microsoft teksti tulkoti, gan Samsungam, gan LG, gan arī automašīnām ir tulkots, gan dažādiem ražotājiem. Ir bankām ir tulkots. Vidēji mēnesī strādājam ar 200-300 tulkotājiem ārštatā no visas pasaules. Ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Skandināvijas, un tulki var atrasties arī Hongkongā, un Argentīnā, un Dienvidāfrikā, un Austrālijā, un
Dienvidamerikā un praktiski visos kontinentos. Es kaut kāds 15, 20 varbūt esmu redzējis, jā. Un tie ir latviešu tulki, jā. Ir kaut kādi lietuviešu tulki redzēti. Bet tad ir, ārzemju tulki, protams, nav redzēti, jā. Un bieži vien jau tu īsti nesaproti, tā ir sieviete vai vīrietis, jā, jo pēc vārdu uzvārdu jau nevar pateikt, vai tas ir, mums tur tāda, ir citreiz diskusija, tas ir vīrietis vai sieviete, tulkotājs, kas mums tulko jau vairākus tur mēnešus, varbūt pieteicies, jā, un tiešām tu nezini, jo viņai vārds tu nevar identificēt. Biznesa modelis jau veidojas, ka mēs pērkam ārpakalpojumā. Nav nepieciešams turēt cilvēku štatā. Caur šo biznesa modeli var nodrošināt labāku tulkošanas kvalitāti. Ja tiek izmantojami tikai tulks, kas ir specializējušies noteiktā sfērā un noteiktā valodas kombinācijā, kvalitāte uzlabojas. Ja mēs kādreiz salīdzinām Skandināviju, tur ir kāds 3-4 reizes vairāk cilvēku strādā no mājām, ja, nekā Latvijā. Ja, visi pieraduši, ka tā kā jāstrādā birojā uz vietas. Un arī pašnodarbināto skaits ir, kurā Skandināvu valstī ir krietni lielāks nekā mums. Tas nozīmē, ka cilvēki baidās Latvijā uzņemties atbildību, strādāt individuāli, piedāvāt pakalpojumus, kaut ko organizēt darba pats. Kā norāda Artūrs, tulkošanas birojus pēc būtības varētu iedalīt divās kategorijās. Vienus izveido paši tulki, lai piedāvātu savus pakalpojumus patiešo klientam, citus uzņēmēji, kas kļūst par tādiem kā starpniekiem starp tulkošanas pakalpojumu kārotājiem un nodrošinātājiem. Lai arī abi Nortext īpašnieki lieliski pārvalda svešvalodas, viņi paši nekad neko profesionāli nav tulkojuši. Mēs uz šo uzņēmumu skatījāmies kā uz biznesu, jā, nevis kā tulkošana kā tāda. Jā. Un skatījāmies diezgan racionāli, loģiski un gājām uz to mērķi. Jā. Viss jau ir atkarīgs no tā, ar ko cilvēks vēlas nodarboties un kas ir viņa mīļākā nodarbošanās. Skaidrs, ja tulkotājiem ļoti patīk tulkot, jautājums, kāpēc viņiem vispār ir jāveido uzņēmums. Jā. Ja viņam ir aizraujotā tulkošana un uzņēmuma vadīšana, visticamāk viņam nenesīs to prieku. Ja? Jo saka, ko gribi uzņēmumu vadīt, ir jābūt kaut kādai baudai un kaut kādam priekam vienkārši par to. Ja tev nav prieku tas, ko tu dari, tad tas nenesīs rezultātu. Arī 9 gadus pēc uzņēmuma dibināšanas tā izveidotājiem motivācija darba turpināšanai vēl aizvien nav īpaši jāmeklē. Tie ir tie paši iemesli, kāpēc es sāku arī šo uzņēmumu. Nekas nav mainījies. Tā ir interese zināt, kā sasniegt tā darba rezultāts. Tas jau ir milzīgs gandarījums, kas motivē. Tur nauda kaut kāda, tas ir blakus produkts. Ja tur kaut kas izdodas ģenerēt arī, ka tev ir kaut kas samaksā par to, ko tu dari, tas arī forši. Ja? Bet vienkārši labi jūtos, patīk atbildība, ja, piemēram. Ja? Nedaudz cilvēku Latvijā, kam patīk atbildība. Ja? Man patīk. Krīzes Nortextā 9 gadu laikā vispār nav bijuši, bet izaicinājumi gan. Ja? Tas ir vienkārši mūsu attieksmes veids varbūt par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Visu laiku praktiski mēs dzīvojam tādā kā reorganizācijā. Visu laiku kaut kāds pārmaiņas, daram tā un meklējam kaut kādu savu labāku to modeli gan klientu apkalpošanā, gan pārdošanā, gan mārketingā, gan to. Varētu jau palikt kā ir, vai ne? Neko neuzlabot. Kaut kādu laiku viss būtu baigi forši, bet mēs tā nevaram. Mums vajag uzlabot kaut ko labāk. Un tas ir interesanti, jo tad ir vairāk izaicinājumu, kuri lielā mērā ir pašu radīti arī bieži vien. Mūsu tehniskais nodrošinājums un tulku profesionālisms droši ļauj konkurēt starptautiskajā līmenī. Un ja kāds konkurents to vēl nav apjēdzis, tad pats vien vainīgs, pārliecināti Nortext īpašnieki. Tur arī ir tā mūsu priekšrocība, jā, ka mūs novērtē par zemu. Un patiesībā tas ir ļoti labi, ka mūs novērtē par zemu, jo tā mēs to varam izmantot savā labā, jā, ka patiesībā mēs esam krietni labāki nekā viņi iedomājas. Tā nav nejaušība, ka Artūrs runā leģendārā Ķīnas ģenerāļa
Suņdzī traktāta kara māksla garā. Lai arī aizgājis no aktīvā dienesta, virsleitnants Artūrs Svikris iesaisties zemesardzē, kur ieņem rotas komandieru vietnieku amatu. Augstāko amatu, ko zemesardzē ārstata karavīrs vispār var ieņemt. Tā jau arī ir, jā. Tur biznesā arī ir izmanto visas armijas stratēģijas. Šodien būs mācību vingrinājums slēgšana āliņa. Tātad šī vingrinājuma mērķis ir kontrole pāri savam ķermenim, jā. Atpakaļ. Iespagā uzvārds. Arks Ozovs, Zemsa. Interesanti, ka ne tikai tūkošanas nozarē, bet arī tūkošanas nozarē ir diezgan daudz uzņēmumu, tīpaši Eiropā un ASV, vēl jau vairāk, kur diezgan daudz uzņēmumu vadītāji un dibinātāji ir ar kādu militāro vēsturi. Un viņi ir veiksmīgi uzņēmumi. Es domāju, ka tas Amerikā ir top 5 lielākā tūkošanas aģentūra laikam pasaulē ir, jā. Dibinātājs, jā, ir 1000 vētru piedalījies operācijā, jā. Sežans, par vadības līmeni, jā. Kur ir vēl vairāk arī šādi. Bet tas noteikti ir vienkārši, es domāju, ekscelents zināšanu kopums. Un noteikti tas palīdz uzņēmējdarbībā. Aiziet! Spēja salikt visu pa plauktiņiem, ja, tad prioritātes, ja, kas ir svarīgākais uz šo brīdi, uz šo momentu, lai sasniegtu kaut kādu konkrētu mērķi. Ja. Tāds varbūt tāds savu veidu domāšanas veids ir. Bet to neiemāc. Es domāju, ka tas ir kaut kas, ko palīdz izkopt. Pamatā ir tomēr individuāls īpašības prasmes, un ko jau neviens neiemācīs. Protams, tur disciplīna, jā, tāpat arī diezgan daudz jau NBSā jau bija starptautiskā sadarbība, jā, gan misijā būts ar daudzām nācijām, gan ar skandināviem, ar vāciešiem un amerikāņiem strādāts. Un līdz ar to jau tas tev palīdz arī. Un varbūt arī tas uzvaras, instinkts jau laiku gribās varbūt uzvarēt, būt labākajam. Tas ir tiešām tas ir svarīgi, jā, ja tu gribi būt labākais, tad tev vajag kaut kādai tai motivācijai jābūt. Abi vīri ir pārliecināti, ka Nortext attīstība neapstāsies, un pēc laika viena no vadošajām tulkošanas aģentūrām Baltijā kļūs jau par vienu no līderiem visā Ziemeļeiropā. Piedāvājums pārdot Nortext Artūrs un Kristaps līdz šim noraidījuši un neplāno uzņēmumu pārdot arī tuvākajā nākotnē. Mums vēl jārealizē neviens izaicinājums, viņi saka. Mēs jau relatīvi jauni esam. Mēs pat pusmūžu vēl neesam nodzīvojuši. Ja domāt par kaut kādu tādu baigo atpūtu, mēs vēl varam strādāt un strādāt. Ja neredz tādu baigo, tagad 37 gados iet pensijā. Ja? Kas tas tāds? Vienkārši turpinās strādāt. Strādās tik ilgi, kamēr ticis šai idejai, nepatīk šitā, radīs citu ideju. Vienkārši. Turpinam strādāt, tieši tā.